Visas māsas. Aiziet, man liekas, kad ir laiks. Daktaris Sāro un daktaris Jansons sasauc koncīliju. Un šodien mūsu koncīlija viesis ir ārsts, infektologs, daktare Anna Žilde. Sveika, Anna. Sveiki. Šī mūsu epizode nedaudz atšķirsies no iepriekšējās, tāpēc, kad vairāk runāsim mēs visi trīs par tematu, par kuru mēs neesam iepriekš sagatavojušies un neko nezinām. Bet tavs uzdevums šobrīd ir tāds izvēlēties vienu ciparu no 1 līdz 47. Un kāds tas temats būs, par to mēs arī mēģināsim diskutēt šajā epizodē. 28. Kāpēc es pateicu tāpēc, ka temats ir ir tikai viens vārds šajā tematā, un tā ir eitanāzija. Smagi. Smags temats. Anna, es nezinu, gan no profesionālā viedokļa, gan no tāda cilvēciskā viedokļa, kas pirmais tev nāk prātā dzirdot vārdu eitanāzija? Asistēta, atvieglota izeja no dzīves. Vai tu atbalsti eitanāziju kā tādu? Es daudz esmu domājusi par eitanāziju un par tiem aspektiem, kas varbūt ir jāņem vērā pirms mēs ieviešam to praksē. Jā, un man nav tāda atbilde varbūt uz visiem jautājumiem, bet ko es par to domāju, es noteikti neesmu to cilvēku grupā, kas ir kategoriski pret. Jā. Kāds tavs viedoklis, Reini? Viņš tik daudz šautņains. Rādi visas savas šķautnes. No vienas puses ļoti, ļoti cilvēkam patīk ideja par izvēlēm, cilvēka izvēlēm. Un tā ir viena no tām izvēlēm. Un, manuprāt, šis ir viens no tādiem jautājumiem, kur es redzu kā jautājumu, kur es nesaprotu to jautājumu publiski, jo man liekas, ka tas ir tik intīms jautājums, tik tāds personīgs, individualizēts jautājums. Es nevaru iedomāties, kā es varu vienkārši teikt viedokli, ko es par to domāju, tādā ziņā, ka varbūt kādam cilvēkam tas tiešām ir nenormāli vajadzīgs, un tajā brīdī mans viedoklis nenozīmē neko. Tajā pašā laikā es saprotu, ka tas īstenībā ir sarežģīti, tāpēc, ka, Jā, bet mēs šeit esam savākušies, lai mēs padalītos ar saviem viedokļiem, nedomājot par to. Tas arī ir mans galvenais vietas. Tas arī ir tas mans opening viedoklis. Bet tu esi viedoklis. Vairāk par vai tu esi pret? Es noteikti neesmu pret. Jā. Es nezinu, tas formāts, kāds ir pareizais. Tur tik daudz, man liekas, nianses ir tajā visā. Bet es noteikti neesmu pret. Jā. Tur, protams, vēl daudz visi tie apakštermini, kas ir iet vēl pirms eitanāzijas, assisted suicide un tā tālāk. Jā. Tas viss vēl... jā. Tev nav tāds viennozīmīgs viedoklis. Es tikai zinu, ka es neesmu pret. Ja jums interesē mans viedoklis, un man patiesībā sakot, būtu vienalga, ja jūs teikt, ka nē. Bet es arī noteikti neesmu pret. Kāpēc tā? Tāpēc, ka es zinu, ka ir valsts, kur ir tāda pieredze. Es gan neesmu iedziļinājusies šajā jautājumā, kā tas notiek, bet tas arī nav viena ārsta lēmums. Tas pirmkārt, man liekas, tas cilvēkiem liekas, ka ārsts izdomās, taisīsim eitanāziju šim pacientam, un tā tas viss notiek. Tas arī ir ārstu koncīlijs, kur tas tiek pieņemts. Tas nav arī tāds vienreizais koncīlijs, kur šis jautājums tiek apsvērts un tiek lemts par labu, un tur ir noteikti izstrādāti protokoli, par kuriem es neko nezinu. Bet kāpēc es neesmu pret? Jo es ikdienā medicīnā esmu redzējis ļoti daudz ciešanas un ļoti daudz sāpes. Un, kad es vēl mācījos medicīnas fakultātē, man bija tāda naiva vīzija par to, ka es spēšu palīdzēt visiem cilvēkiem un spēšu atvieglot viņu ciešanas. Un tad es sastapos ar situācijām, kur tie cilvēki ir tādā veselības stāvoklī, kur tās ciešanas ir nepārtrauktas, viņas ir katru dienu. Un kur cilvēks mostas, un viņš negrib pamosties šajā pasaulē, tāpēc, ka vai tās ir neciešamas sāpes, vai tie ir kaut kādi citi apsvērumi. Un es kopumā neredzu nekādu īsti ierobežojumu mums kā ārstiem cieņpilni tam cilvēkam aiziet, ja tā slimība ir neārstējama. Ja mēs zinām, ka tas stāvoklis neuzlabosies. Un
ja mēs zinām, ka mēs citādāk šobrīd ar to mūsu pieredzes un zināšanu bagāžu, mēs tam cilvēkam nevaram palīdzēt. Līdz ar to arī man, es būšu godīgi, lielākā baila ir nonākt tādā veselības stāvoklī vai situācijā, kur es pati par sevi nespēju parūpēties un kur mans tas veselības stāvoklis ir tāds, ka ir kaut kādas tiešām neizturamas ciešanas, un es varbūt pat apsvērtu šādu iespēju. Es būtu priecīgi, ja man būtu izvēle apzināti aiziet, un kur ārsti arī izvērtē to stāvokli un pasaka, jā. Droši vien nonākot tādā situācijā, tas bailīgākais varētu tik tiešām būt tas, ka tev nav šīs izvēles un kontrolas varbūt par to savu iznākumu. Es uzskatu, ka noteikti būtu jābūt tādai izvēles iespējai, bet arī tas ir sarežģīts jautājums. Tas noteikti ir diskusija vērts jautājums, un, jo tur ir tik daudz tie ētiskie apsvērumi, un arī katrs cilvēks tomēr nonākot tādā situācijā nejutīsies par to, kā iepriekšējais varbūt. Pasaules skatījumi ir dažādi, un tur ir daudz arī citi vēl faktori, kas ietekmē to, kas varētu, kā cilvēks vispār raugās uz ciešanām, uz nāvi, un tie noteikti šajā diskusijā arī jāņem vērā. Un tāpēc tāda viena absolūta atbilde, pareizā atbilde varbūt arī nemaz nav. Nē, nav, bet man liekas, ka arī ir tāds nedaudz aizspriedums pret eitanāziju, par to, ka tagad, ja mēs atļausim to darīt Latvijā, un tas būs regulēts, tad visi gribēs uztaisīt eitanāziju. Kaut kāda apsvēruma. It kā man sāp katru dienu galva mēnesi, es tagad taisīšu eitanāziju. Man liekas, ka tas ir tas, ka mēs ļoti vulgarizējam to. Un kad, trivializējam. Ļoti vai tas ir tas vārds? Tas ir uz robežas tāds. Vienkāršojam, jā, mēs to ļoti vienkāršojam, visu to lietu. Jo man arī pasaule rādījās melnbalta līdz nonāca medicīnā. Līdz es redzēju, cik milzīgas ciešanas ir, pieņemsim, paliatīvai aprūpē. Vai paliatīvā aprūpē? Tā tēma ir tik vienkārši tāda. Man tā tēma, jā, bet... bet vispār vienkārši tā, man liekas, ka, kad mēs runājam par eitanāziju, man liekas, ir tik daudz, tajā visā iesaistīts ir tik daudz cilvēku ego vienkārši pēc būtības, kad mēs runājam par to, jā, es nezinu. Labi, bet paliatīvā tēma, man liekas, ka pirms mēs runājam par eitanāziju Latvijā, vai kāpēc? Tas nav jānodala atsevišķi, bet tā paliatīvā aprūpe, tas dzīves nobeiguma, ciešanu laiks. Man liekas, vienkārši tas ir tik sasāpējis jautājums Latvijā. Es nezinu, cik daudz šī... Varbūt tu varētu izskaidrot, kas ir paliatīvā aprūpe. Jā, paliatīvā aprūpe. Tas ir... Es pats ar to esmu saskāries. Es tagad esmu tāds kā amatieris tajā virzienā, cik man ļoti interesē onkoloģija un visu. Un es esmu saskāries pēdējā laikā ar cilvēkiem. Paliatīvā aprūpe, tas tā kā laiks, kad ir cilvēki, kuriem mēs atzīstam, ka mēs viņu vairs nevaram glābt. Mēs viņu vairs nevaram izārstēt. Bet mēs nevaram viņam ļaut arī ciest. Jā, mēs nodrošinām terapiju. Mums jānodrošina, ka cilvēks tas laiks, kas viņam vēl, piemēram, ir atvēlēts, ka viņš ir komfortabls, bez sāpēm. Jā. Un tā situācija Latvijā ir vienkārši drausmīga. Vai tavs novērojums arī ir tāds, ka cilvēki, kuriem ir būtībā tikai šobrīd tā paliatīvā aprūpe, iespējams, ka viņi tiek norakstīti un ka tas, ko varbūt tu saproti ar terminu paliatīvā aprūpe, to tā nesaprot citi ārsti. Un varbūt tās iespējas palīdzības, kas tiek sniegtas šiem cilvēkiem, nav tādas, kādas tām vajadzētu būt, lai viņiem būtu labi un lai viņiem tie... Nē, tas pavisam noteikti nav. Es nevaru, es vienkārši to visu skatoties, man reizēm sajūt, ka tā vienkārši Latvijā tas ir drausmīgi. Tā cieņpilnā aiziešana Latvijā lielākajai daļai cilvēku vienkārši nav pieejama. Es vēl nesen dzirdēju par to jautājumu, ka es sacepos un es kaut ko ierakstīju par to tēmu Twitterī. Bija viens piemērs, ka cilvēks saka, gaidīja vietu uz paliatīvās aprūpes nodaļu 7 mēnešus, pa kuru laiku tas cilvēks jau aizgāja. Tā arī nesagaidot iespēju cieņpilni aiziet komfortabli. Man liekas, ka tas ir arī labs punkts vispār mūsu diskusijā par to, ka pirms mēs runājam par eitanāziju, varbūt parunājam par to, ka mēs nodrošinām cilvēkiem labu paliatīvu aprūpi. Es nezinu, kāds ir pieaugušo medicīnā. Es kā pediatris varu tikai spriest par to, kā tas ir bērnu medicīnā nodrošināts. Man liekas, ka tas, ko dr. Jansona ir izcīnījusi, tas ir fantastiski, jo tur ir gan atbalsta komanda, tur tiklīdz, ja tiek pieaicināts paliatīvās aprūpes ārsts, un ja viņam tiek uzliktā diagnoze, tur ir no valsts atbalsts visām nepieciešamajām lietām, gan barošanām, gan precāpju terapijām, gan mājas vizītēm un tā tālāk un tā joprojām. Un es saprotu, ka tā paliatīvā aprūpe tieši bērniņiem nebeidzas.
pēc 18 gadu sasniegšanas, ja viņš jau nonāca tajā programmā, tad man šķiet, ka viņš arī to programmu pabeidz. Bet stāsts ir par cilvēkiem, kur mēs kā ārsti skaidri saprotam, ka mēs tiešām nevarēsim palīdzēt. Un man liekas, ka tas ir ļoti labs punkts par to, ka tu saki, varbūt sakārtojam paliatīvu aprūpi. Jā, man liekas, tas īstenībā ir tāds svarīgs, manuprāt, tāds svarīgs priekšnosacījums, lai mēs, piemēram, Latvijas kontekstā diskutētu par visām tām terminālām izējām, ka mums ir jābūt sakārtotam visam līdz tam. Jo, protams, mēs nevaram cilvēkam piedāvāt eitanāziju, tad, ja viņam nav viņam nav tikusi nodrošināta ideāla atsāpināšana, komfortabli apstākļi tajos paliatīvos, tādā formātā. Un tad teikt, hei, varbūt mēs nevaram tevi atsāpināt. Bet tev ir iespēja asistēt pašnāvību vai eitanāziju. Nē, tas pavisam noteikti. Man liekas, ka tas viss ir tā jāsāk. Tas ir tāds pats pēdējais piliens, kad ir izmēģināts viss labā kvalitātē, labā līmenī. Bet ko tu domā, un arī tu, par situācijām, kur varbūt cilvēks maz negrib izmēģināt visu, bet uzreiz jau grib to eitanāziju? Jā. Zini kā, man liekas, ka ja valsts nodrošinātu to paliatīvu aprūpi vai tādu tiešām to cieņpilnu periodu līdz tā cilvēka aiziešanai, un tu domā, viņš tā kā atsakās no tās paliatīvās aprūpes, viņš saka, nē, es gribu eitanāziju. Pat ja viņam īsti nepienāk šī paliatīvā aprūpe, varbūt viņam nav tāds hronisks stāvoklis, pie kura viņi pienāktos, bet cilvēks vienkārši grib. Tu pieņemsim arī, šis ir, tu domā, varbūt arī cilvēki, kuriem ir smagas psihiskās saslimšanas, vai ne? Tas ir tas, man liekas, ka tur ir atkal, es atgriežos šitien pie tā paša. Ja mēs esam spējīgi nodrošināt viņam ideālu mentālās veselības aprūpi, ir pieejami psihiatri, psihoterapeiti un viss, tad atkal man jāsaka tā, respektīvi, ja man būtu iespēja aizliegt, teiksim, to eitanāziju un mēs varam viņam nodrošināt visu pārējo, un ja viņš tad joprojām es nevaru, es negribu, vai kaut kā tam līdzīgi, tad atkal tas jautājums ir, ja es aizliedzu, un tas atrisina to, ka tas cilvēks neizdarīs to pašnāvību. Vai kaut kā tā, bet ja mēs to vienkārši aizliedzam, un tas notiek tik un tā tikai vēl necilvēcīgākos apstākļos, tad atkal runa ir par aizliegumiem vienkārši vairāk. Daudz ētiski jautājumi. Jā, tur ir ārkārtīgi. Restīvi man nav atbildes, bet vienkārši tas ir atkal tie jautājumi. Jā, bet redz, kā pieņemsim, šis ir arī labs punkts par tām psihiskajām saslimšanām, jo man liekas, tas bija arī viens tas diskusija avots, kā mēs novērtējam tā cilvēku ciešanas. Tāpēc, ka, pieņemsim, zinot par kaut kādām tādām ķermeniskām patoloģijām, pieņemsim, onkoloģiskām saslimšanām vai citām tur smagām ģenētiskām vai kādām attīstības anomālijām, tur mēs kaut kā varam objektivizēt to ciešanu stāvokli, kā mēs objektivizējam pacienta ciešanas, kuram ir tiešām smagas psihiskas saslimšanas. Vai mēs izmēģinām visus medikamentus, un arī tur jau jautājums arī par pacientu līdzestību, kas arī ir sarežģīts jautājums. Un, man liekas, ka toreiz, kad mēs studiju laikā diskutējām arī par šo eitanāziju jau kaut kādā 2. kursā, man toreiz likās, ak, Dievs, kā mēs vispār par to varam diskutēt, un patiesībā mans viedoklis nav mainījies, es joprojām nezinu, kā par šo jautājumu diskutēt, bet ja cilvēks atsakās un mēs viņam piedāvājam to eitanāziju, man ir grūti pateikt. Man bišķiņ prasās profesors Olsenis. Jā, man arī prasās gan... Vai ne? Juristi arī tā iesaisti. Signas Mežīnskas palīdzību šeit prasās. Jā, tieši minēt Signu Mežīnsku. Tas ir, man liekas, ka viņas varētu būt labas arī diskusijas. Nē, tas būtu tāds obligāts. Bet man liekas, ka interesanti, mēs runājam tieši kā neeksperti par šo. Jo bija kaut kur, reiz bija runa par to, ka ja uzdotu šo jautājumu par eitanāzijām, asistētām pašnāvībām, visu uzdotu pilnīgi visiem ārstiem, arī tur tā statistika par viedokļu atbalstu vai neatbalstu būtu 50-50. Tas vienkārši ir tik ļoti tāds. Man liekas, ka to arī ietekmē arī, protams, kaut kāda reliģiskā piedarība. Pasaules skatījums. Ārstam jau arī ir tikai cilvēki. Mēs jau neesam visi absolūti vienādi. Un vēl arī tas arguments, ko es esmu novērojis tādās diskusijās, kas ir pret eitanāziju no ārstu puses, bieži izskan, ka viņi nevēlas būt tajā pozīcijā, kur viņi ir tie, kas lemj. Es tikko gribēju teikt, es tikko gribēju teikt, ka es to tagad pastītos, teorētiski es neesmu pret to, bet ja man tagad būtu jābūt vienam no tiem cilvēkiem, kas uzliek parakstu, man liekas, ka es to pagriežu, tas jau paliek sarežģīti. Tas, starp citu, ir viens no diskusijas tādiem arī centrāliem jautājumiem par tiem cilvēkiem, kas ir spējīgi to izpildīt un lem par to, ka baigi traki īstenībā. Jā, jo pieņemsim par tādu smadzeņu nāves protokolu, tur ir kritēriji, objektīvi kritēriji, kur ja viņi izpildās, tad tas vienkārši tiek pieņemts, ka smadzeņu nāve ir, un mēs vairāk neturpinam šī cilvēka dzīvības uzturēšanu.
Bet es arī negribētu būt tas cilvēks, kurš sēž tajā koncilijā un pieņem lēmumus. Es nevarētu to izdarīt. Es pēc tam nevarētu aizmigt vakaros, domājot par to, ka vai tiešām tas ir pareizais lēmums vai nav pareizais lēmums. Bet tāpat laikā man būtu ļoti grūti noskatīties uz to, ka tas cilvēks cieš katru dienu. Es nespētu arī tajā ziņā aiziet gulēt. Pēc tam, ja es zinātu, ka ja viņš tik ļoti grib aiziet no dzīves, un ja viņš pēc tam pats no savas rokas, teiksim, aiziet no dzīves, es nezinu, kā es justos tajā situācijā. Jā, pēdējā laikā man ir sanācis arvien vairāk saskarties ar paliatīvu aprūpi. Tā pašam, jo tā ļoti personīgi tuvu. Gan tagad onkoloģijas centrā, gan īstenībā Stradiņu slimnīcā mums nodaļā jau izveidojās diezgan daudz tādu pacientu, kuriem tiešām ir tādas termināla stadijas. Un kaut kādā mērā tu jūties bezspēcīgs tajā visā. Kā ārsts bezspēcīgs. Pirmkārt, jo tu jūties bezspēcīgs, jo tu nevari neko atrisināt. Un vēl tas, ka tā sistēma nav atbalstoša, tas ir... Kā jūs saredzat labu paliatīvu aprūpi pieaugušo medicīnā? Vai tas ir stacionārs, vai tomēr tas ir kaut kāds palīdzība, kur nāk pie tā cilvēku uz mājām, pieņemsim? Es domāju, gan būtu jābūt pirmkārt iespējām, pieejamībai gan stacionāros, gan ambulatori. Ne visiem cilvēkiem, kas ir paliatīvi, viņiem ir jāatrodas stacionārā. Viņi ir dažādos veselības stāvokļos. Viņi kādēļ gan viņi nevarētu saņemt šo paliatīvu aprūpi mājās, kur viņi. Un tas jau kaut kādā mērā notiek. Ir hospice un tās kustības, bet es saprotu, tas viss ir nepietiekami. Jā, tas ir kaut kā, tas ir balstīts uz cilvēku pašu vēlmi tajā iesaistīties. Jā. Un tur, man liekas, diezgan stipri vēl jāpiestrādā no valsts puses par visu šo. Kāpēc mūsu valstī, kā jūs domājat, neinteresē šī sabiedrības daļa? Es domāju, ka nevis neinteresē, bet man liekas, te ir jāpiemina tāds jautājums vienkārši. Viņš arī atkal ir neētisks jautājums, bet es domāju, no tādas veselības politikas puses tas jautājums ieguldītā nauda un rezultāts. Un tas ir drausmīgi par to domāt tādā veidā, bet nauda... Tā kā ierobežot finansējumu apstākļos par tiem ieguvumiem. Bet atbildot, ja par to, man liekas, tam ir jābūt tādam kompleksam. Un manā ideālajā pasaulē tas būtu tāds kompleks, ka tas sākot no slimnīcas, kurā tu uzzini, ka ir tā situācija, piemēram, tik nopietna, ir jābūt perfektam ceļvedim par to, kā ir pieejamā aprūpe mājās, jo, protams, jo mēs mazāk varam noslogot slimnīcas ar lietām, kuras mēs varam nenoslogot. Jā. Tas ir jau plus. Un man tāds liels sapnis, ka būtu tāda vieta, tādā skaistā kādā vietā, kur tiem cilvēkiem arī pabūt, piemēram, saņemt to paliatīvu aprūpu stacionārā, bet tas stacionārs nebūtu rūtaina slimnīcas loga, bet tā būtu tāda skaista vieta pļavā, kurā cilvēki tiešām saņemtu. Ne tikai, un man liekas, baigi svarīgi, tas ir ne tikai tā fiziskā aprūpe, kas ir tāda skaista izmērama atsāpināšana, tur elpošanas nodrošināšana, vispārējais, bet arī tāda mentāli cilvēkiem kaut kāda nodrošināt tādas skaistu to laiku, iespēju robežās skaistu. Tas būtu tāds, par ko es sapņoju. Jā, tā būtu ļoti ideāla pasaule, ja mēs to varētu izdarīt. Bet runājot, es gribēju vēl par to eitanāziju. Kas ir tie aspekti, kur jums liekas, ka jūs esat pret to eitanāziju? Ne no profesionālā viedokļa, kur jums būtu jāparaksta, pieņemsim tas dokuments, bet kas ir varbūt tās vēl pret lietas eitanāzijai? Es teiktu, ka droši vien arī tas, ka faktori var mainīties, apstākļi var mainīties, varbūt var mainīties arī domas tam cilvēkam, kurš ir lēmis, ka viņš grib šķirties no dzīves. Un tas jautājums par to, vai vienmēr tā vēlme ir absolūta. Vai tas ir tāds, es nevarētu to nosaukt par mirkļa vājumu, tas būtu nepareizi teikt, bet tāds tas izmisuma brīdis, jo mēs visi, man liekas, cilvēki arī, kuriem ir kroniskas saslimšanas, viņi bieži vien nonāk laikam tajā zemākajā punktā, no kur viņiem grūti tikt ārā, un varbūt nevajadzētu tā kā ļoti arī paļauties uz to zemāko punktu, jo no viņa var arī cilvēki izvilkt. Jā. Mani biedē tas, ka jebkura šāda lieta prasa kaut kādus stingrus protokolus, kā tas notiek, un tas ir kaut kādu vadlīniju veidošana par kaut ko tik sensitīvu kā dzīvība un nāve, ka es nevaru iedomāties, ka tas algoritms varētu, kā to algoritmu, noteikti tas jau ir kaut kādā mērā darīts, bet tam algoritmam ir jābūt, cik pilnīgam viņam ir jābūt, lai viņš tiešām iekļautu tos tik daudz mazas nianses cilvēka. Tieši tā tur ir reliģiskas pārliecības un ļoti, ļoti daudz visādas lietas, kas ir jāņem vērā vienkārši to visu izvērtējot. Bet, atgriežot, man joprojām gribās vienkārši teikt, ka tas ir tik ļoti tā cilvēka. Man ir kaut kā, gribētu, lai tas ir pieejams
kaut kādiem cilvēkiem, kuri tiešām zina, ka viņiem tas ir vajadzīgs, pat pēc 100 psihiatru, psihologa, apmeklējuma, ka viņi joprojām saka, tā ir viņu lieta. Un tā noteikti nav mana kā ārsta lieta izlemt kaut ko tādu. Jā, bet man liekas, ka mēs esam vieni no galvenajiem vispār varoņiem šajā stāstā, kā ārsti, jo kurš gan cits pieņems tos lēmumus, vai tiešām tā vēlme ir stabila, noturīga, ka tas nav kaut kāds depresijas epizodes izpausme, kur cilvēks vienkārši ir ļoti, ļoti lielā bedrē, un tas varbūt ir pārējoši. Un tā kā tik un tā tas ir mūsu lauciņš, kur par to lems, tas jau neviens īsti cits. Nezinu, vai tas ir mūsu lauciņš. Tu sapri mūsu kā cunftes ārstu, ne jau infektologs, pediatrs un lors varbūt. Nē, lai gan arī pieņemsim, es varu iedomāties, kur ja tu... Konsīlija ietvaros. Konsīlija ietvaros, jā, kur arī mūs piecina kā ārstējošo ārstu. Man ir sanācis pabūt konsīlijos, kuros tiek lemts par to, vai kaut ko vēl var darīt vai nevar darīt. Un ir dīvaini par to justies tik normāli. Kādā ziņā? Teiksim, jau tev kā ārstam, tu sēdi konsīlijā, kurā, piemēram, tiek pieņemts lēmums, ka šeit tālāka ārstēšanas vai ārstēšanas pāsināšana. Es gribēju teikt to vārdu, bet man gribējās, es zināju, ka šī tā terapijas pāsināšana vairs nav mērķtiecīga. Intensificēšana. Jā, un justies par to. Man liekas, es saprotu, kāpēc tas tā notiek, un tā ir. Tas vienkārši tāds ir fakts, ka par to ir jālemj. Bet man vienmēr pārsteidz tas, ka justies normāli par to. Tā kā aiziet uz tādu sapulci, kur tiek lemts par cilvēku tālākām ārstēšanas iespējām, saprast, ka vairs nav, kad cilvēki saliek pārakstus un aiziet mājās, teiksim, ejat vakarā vakariņas, un viss ir ok. Vai tu kā ārsts savā ārsta ceļā piefiksēji, kurš ir tas brīdis, kur tu sāki justies par to normāli? Godīgi sakot, nē. Bet es zinu, ka mani normalizēja kaut kādā ziņā, kad es studiju laikā diezgan daudz dzīvoju Gaļzara neiroķirurģijas nodaļā, kur man bija superīgs skolotāji. Paldies! Kur neiroķirurģija kā disciplīna, kurā diezgan daudz saskarās ar nāvi, ar neārstējamām saslimšanām. Un tajā laikā es vienkārši augot, studējot paralēli tur pa vidu, es jau kaut kā pie tā vienkārši notrulinājos, varētu būt tas vārds. Bet tas joprojām ik pa laikam tas tāpat kaut kur, tas nav tā, ka tas ir manī nav vairs kaut kādas tās emocijas, viņas vienkārši ir kaut kā tā apspiestas droši vien. Izolējies tu no viņiem. Tas, man liekas, mums visiem ir klusinātas. Viņas ir vienkārši tieši tā klusinātas. Bet man liekas, tu nevari izbēgt no tā, ka tu klusini tās emocijas. Jo es arī tagad, pieņemsimies par šo tēmu runājam, un man kaut kur bišķiņ spiež. Es krūšu kaulu tikai domājot par to, ka ir tik daudz cilvēku, kas cieši šajā pasaulē. Un ka mēs tiešām nevaram visiem viņiem palīdzēt, pat ja mēs gribētu. Un es atceros, ka es biju vienā tādā smagā koncīlijā, kur bija ar bērnu saistīts. Kur bija skaidrs, ka tam bērnam ir neizārstējama slimība. Vismaz mums nav pieejami medikamenti. Ir skaidrs zināms, ka tas bērns aizies. Neviens nezināja, cik ātri vai lēni tas būs. Un es atceros, tur bija ļoti daudz ārsti. Tur bija visa arī neiroloģijas nodaļa. Bija infektologi, mēs tur bijām kā rezidenti. Un es sēdēju tajā telpas stūrī, un es tikai spēju atcerēties, kad tā mamma ienāca. Un viņa vēl nezināja to diagnozi. Un es jau redzēju viņas sejā, ka viņa saprot, ka viss ir ļoti, ļoti slikti. Un tajā reizē es vispār nevarēju sevi savākt. Tā bija otra reize, kad es raudāju. Es gan neraudāju tad, kad bija tas koncīlijs, bet pēc tam, kad es izgāju ārā no tās telpas, vispār, ko es spēju domāt, ir kā tā mamma jūtās, un es aizgāju to nodaļu. Es vispār nezināju, ko darīt tajā situācijā. Un es atceros, ka es piegāju pie tām durvīm, un mums bērnu slimnīcā ir tie lodziņi. Ne? Un es redzu, kā viņa guļ tajā gultā ar to bērniņu, viņa apķērusi, un es sapratu, ka es nezinu, ko darīt tajā situācijā. Kad tu paziņo tam pacientam par to, ka tad tā dzīve beigsies tā, un mēs nezinām, kad tas būs. Mūsu iespējas ir izsmeltas, un es sapratu, ka man kā ārstam ir vēl ļoti daudz ko mācīties. Kā runāt ar pacientiem, kā viņus atbalstīt šajā ceļā. Un patiesībā sakot, man joprojām tā ir vislielākā no bailēm profesionāli, kas iespējams līdz galam nezinu, kā būt blakus tam cilvēkam. Te ļoti prasītos, kā teica doktoris Liepa mums, par tā supervīziju. Saskaroties ar šo kaut kāds tāds profesionāls skats par to, kā to reaģēt, kā justies. Man liekas, tas mums pietrūkst. Mums ļoti pietrūkst, un es biju arī paliatīvai aprūpē rezidentūras laikā ciklā, tieši bērnu slimnīcā. Viens no grūtākajiem laikiem man vispār rezidentūras laikā, tāds vēl bija arī onkohematoloģijas nodaļā.
kur tā ir pilnīgi cita pasaule. Tādā ziņā, ka kā tie vecāki cīnās par tiem bērniem un kā tie ārsti cīnās par tiem. Joprojām neskatoties to, ka viņi ir paliatīvi aprūpēti, kā ir zināms, tas viss iznākums, bet tas ir kaut kas vārdiem neaprakstāms, un tāpat laikā es saku, ja tas cilvēks, kāpēc es nesaku pret, tāpēc, ka es esmu redzējis tās ciešanas, un ja tas cilvēks saka, ka viņš nevar izturēt, kāpēc man viņam neticēt, ka viņš nevar izturēt? Kāpēc? Nu, kas es esmu tāda, lai neticētu cilvēkam, kurš saka, doktor, es tiešām vairs nevaru izturēt šo dzīvi. Un, es arī gribētu, lai mēs medicīnā vairāk runājam ne tikai par kvalitatīviem rezultātiem, kur mēs izārstējam kaut kādas tādas, tur infekciju, tur iesnas puņus, bet kur mēs runājam par to cilvēku dzīves kvalitāti. Un tāpēc man liekas, ka tā eitanāzija kā tāda, jā, tas ir sarežģīts ceļš. Ja mums ir jāskaidro paliatīva aprūpe, un ja mēs nonākam līdz eitanāzijas jautājumam, man liekas, ka tas ir par to jādomā, par to jārunā, lai arī tas ir sarežģīta lieta. Tā, man liekas, tāda viena praktiska lieta, kam būtu jābūt arī runāt par tām arī, par veiksmēm. Mēs mēram, cik labi mums kaut kas izdodas, bet arī es īstenībā vismaz esmu novērojis tādos ārstu kongresos, kurās attieksmi, piemēram, kaut kādu konkrētu specialitāšu ārstu vai dažādu specialitāšu ārsti kaut ko darīt, ka pārsvarā tiek runāts par kaut kādiem veiksmes stāstiem. Jā. Un būtu vairāk jārunā par neveiksmu, nevienmēr neveiksmu stāstiem, bet par pamāciešiem un kaut kādiem smagiem gadījumiem, jo visi jau grib palapoties par to, cik forši izdevās kaut ko tādu. Baigi smagi iegodīši tas ir. Jā, bet tas ir tas, par ko cilvēki grib, lai mēs runājam, un es arī gribu par to vairāk runāt, jo cik jūs daudz esat dzirdējuši šobrīd diskusijas par kādām eitanāzijām. Nu, protams, varbūt šis nav īstais brīdis, un Latvijā ir citas problēmas, par ko runāt, bet visādā ziņā, jā, man arī patīk, ka mēs vienojamies tajā viedoklī, ka mēs neesam pret, bet ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un tas nav atkarīgs tikai no ārstiem. Tur ir profesora Olsen, jāiesaista Signe. Arī jāpajautā viņas viedoklis, un tie ir, man liekas, arī tie interesantie jautājumi, ar ko mēs ikdienā saskaramies. Man liekas, cilvēki varbūt arī nesaprot, cik ļoti bieži mēs slāpējam sevī kaut kādas emocijas, un cik bieži tiešām, ka tu piedzīvo, kā tu saki, tu esi tajā koncīlī, un tu aizēji vakarā, un tu ēd vakariņas ar savu ģimeni. Spēlē twisteru, jā, vai tur kaut ko, un cik ir milzīgs tas sloks emocionālais, ka tu pārslēdzies no kaut kā tāda, kur tu piedzīvo tā cilvēka, iespējams, tās pēdējās dienas, un tad tu tā kā atgriezies savā dzīvē, kā nekas nebūtu bijis. Tāda grūta sestdiena. Ir tāda smaga temata lieta. Anna, vai tev vēl ir kas sakāms attiecībā uz šo? Vai tev pašai ir bijusi pieredze ar paliatīvajām aprūpēm, ar smagi neārstējumiem cilvēkiem? Līdzīgi kā Reinis, es arī šobrīd strādāju pamatā Latvijas onkoloģijas centrā. Tu esi to minējis šajā podkāstā, ka tu strādāji? Nē, vēl, bet tas tāds. Bet viņš teica, ka onkoloģija ir. Un, protams, ka ikdienā nāks sastapt tādus pacientus, kuriem tās terapijas iespējas ir izsmelts, un viņi ir būtībā laika jautājums. Tas ir, cik ilgi viņi būs starp mums, un tas ir smagi. Un es neesmu noteikti pie tā pieradusi. Un to es nespēju tik veiksmīgi varbūt klusināt, un tas ir ļoti, ļoti izaicinoši tādā ikdienas darbā. Es tieši gribēju jautāt, vai jums ir pienākusi tā apziņa, ka jūs visus pacientus neizglābsiet? Un, ja jā, tad kad aptuveni, kad jūs sapratāt, kad jūs visus neizglābsiet? Ja es iestājos medicīnas fakultātē, bišķiņ ir tāda naiva doma, ka visi pacienti ir izglābjami. Personīgi kaut kad jau medicīnas studiju laikā es sapratu, ka tas nav iespējams, bet pieņemt to tāpat ir grūti. Pat, ja tu apzinies un saproti ar prātu, ka to nevar, tas ir emocionāli. Ļoti smagi. Man tas paliek grūtāk, jo es, piemēram, medicīnā nekad nestājos ar domu, ka es glābšu cilvēci. Man primāri interesē, man ļoti vienkārši tiešām interesē visādas, vienkārši likās amazing kaut kādas zinātās lietas. Bet tas īstenībā ar laiku es esmu sācis piefiksēt tās lietas, ka viņas īstenībā, man viņas arī kaut kā mani ietekmē. Droši vien kā cilvēku mani deformē. Es domāju, ka strādāt īpaši jau tagad, redzēt, kāds pēc kāda laika, bet būt tuvāk onkoloģijai, tas tevi deformē noteikti. Es vēl nezinu, kā tieši. Tad mēs jau redzēsim. Jā. Pēc gada mēs redzēsim, tad mēs kaut ko uztaisīsim vēl vienkārši to catch-up par eitanāzijas jautājumu. Varbūt jau mums pilnīgi citāds. Man būs citādāks. Jā. Man liekas, ka mēs varam nonākt pie... Nē,
Tas, kā jūs redzat, šis ir ļoti sarežģīts temats. Tas nav tā, tas nav melns un balss, tas ir 50 Shades of Grey, jeb 50 pelēkā nokrāsas. Varbūt citā aspektā, bet varbūt kaut kāds pēdējās remarkas par to, ko jūs noslēgumā par eitanāziju kā tādu. Es nezinu, godīgi pateikšu, tā tagad padomāju. Man vienkārši vajag daudz par to padomāt un... Jā. Es šajā sarunā patiesībā nerunāju par eitanāziju. Es kaut kā atkal vēlreiz pieslēdzos pie tā, cik daudz ciešanas es redzu ikdienā. Un ka patiesībā tas prasa ļoti daudz manu resursu atnākt mājās un pārslēgties uz to, ka man kaķim ir jāiedot ēst. Un es kaut kā par to neesmu pamanījusi. Un man liekas, tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc varbūt ārsti kaut kādā momentā arī notrilinās attiecībā pret pacientiem, jo tu nevari visiem līdzpārdzīvot, tas prasa milzīgus resursus, bet kaut kā to ir jāiemācās darīt, būt gan ļoti, ļoti empātiskam pret tiem cilvēkiem, kas ļoti, ļoti cieši un varbūt nekļūt tādiem sausiem un neiejūtīgiem, ko es arī mums visiem novēlu. Vai ne, turpināt domāt nevis tikai par izārstētu puņķi caurē vai kaut ko citādāk, bet padomāt, kāda tam pacientam būs dzīves kvalitāte, bet es tādā remarkā laikam pateiktu, pirms mēs domājam par eitanāziju, tiešām palietīva aprūpe un tāda cieņpilna aiziešana un komforta terapija ir tas, kur mums Latvijā noteikti vajadzētu. Tā noteikti ir viena no tēmām, par kurā katram cilvēkam būtu jāiestājas par to, ka šis ir jautājums, kurš mums ir jāsakārto, jo noveco jebkurš. Mums pilnīgi visiem ir, tas laiks ir terminēts, pilnīgi visiem. Man liekas, ka tas ir... minēts. Mums visiem laiks ir uz šīs pasaules ir ierobežots. Jā. Un kaut kādā mērā mēs saskarsimies visi ar to. Tāpēc man liekas, ir svarīgi, ka mēs visi iestājamies par to, ka arī politiskā līmenī šis jautājums ir vairāk jāceļ. Lai arī cik sāpīgs tas jautājums būtu un bailīgs patiesībā. Anna, kāds pēdējais vārds? Jā, es varu tikai pievienoties tam, ko jūs jau izteicāt. Vajadzētu noteikti stiprināt tieši šo te... Runā kā politiķis. Vajadzētu stiprināt fundamentāli. Bet pievienojos tam, ko jūs teicāt. Uz šīs nots, kur ir tiešām smaga, man jāsaka godīgi, mēs sakām paldies mūsu klausītājiem. Un šo koncīlijas ir noslēgts.